Tā, es esmu 11. maijā. Pulkstens ir pāri pusnaktī, kaut kur 12:30 apmēram naktī. Un tikko es gribēju iet gulēt, slēgt gaismu ārā, kā apgriezos, es ieraugu šito te grīdā, redziet. Nu, šis ir tiešām ievērības cienīgs. Ja jūs redzētu, kā viņš spīd klātienē, fantastiski. Šis ir viens no lielākiem tādiem spīdēšanas brīnumiem. Wow! es esmu mazliet šokēts tiešām. Kā tas var būt? Es tiešām skatos pastiprināt uz grīdu, kas vairākas dienas, protams, es domāju, nu jā, visu jau laikam beidzies tā putekļa lieta, bet fantastiski. Es apgriežos. Tas ir kaut kas interesants, kas notiek interesants. Putekļu filmēšana turpinās. Jā. Nu jā. Nu, un kā to var izskaidrot? No kurienes viņš uzradās, ko? Es šodien vakar, aizvakar, es taču dzīvoju šajā istabā, nekas tāds nav bijis. Un pēkšņi gribas liekas gaismu ārā un apgriežos un skatos, wow! Tāda ogle, tāda lampiņa grīdā, interesanti, vai ne? Nu redziet, nekas neliecina, ne par ko, ka apkārt kaut kas tāds ir. Nav iemesla arī nekāda. Nu, kas viņas met? Nu, ir tāds iespējas, ka kaut kāds neredzams spēks met šīs lietas. Tas ir kaut kas fantastisks. Jā, viņas pašas vairojās kaut kā. Istaba, vai ne? Normāla istaba. Un istabas vidu. Istabas vidū šitas te spīd, vai ne? Labi, laba nakti visiem. Svētīgi. Nu, es rītā ielikšu, te jau būs diena. Bet pats sev var novēlēt labu nakti. Labi, es iešu savākšu, tagad uzlikšu kaut kur, es domāju, ka viņš arī ļoti spīdēs. Labi, ar Dievu.